Sveiki! Šodien pastāstīju par HL 4. dienu un par tām spēlēm, kuras notika HL 9. sezonas 4. dienā. Un tad sāksim ar Neuzņieckas Metalbara Hantimansiskas Jugra. Jugra sagrāva ar 1-7. It īpaši otrajā periodā 5 vārtus iemeta. Un man taču tur vairs nebija ko izglābt, un tas viens bija ļoti kurjais vārtu gūmums. Var tikt tur pašu vārtsarga grūti, tur būtu 0-7 un būtu sausā spēle. Un Astans Baris piedzīvo otro zaudējumu. Un pret Novsibirska Sibir tagad šoreiz komandu. Un nākamā spēle ir Omskas Jeciņiburgas automobilis. Un uzvarēja 3-1 un izcīnīja 3 punktus. Un Toljatti Lāda uzvarēja Bratislavas Lonu ar 5-2 un izcīnīja pirmos 3 punktus konkurencē. Un Kaziņas piedzīvoja 1-2 pēcspēles metienu sērijā pret Nižņikamskas Neftiķimiku. Nižņi Novgorod izcīnīja uzvaru un Dinamo Riga piedzīvoja otro zaudējumu. Šerupovecas Severs tad izcīnīja uzvaru pēcspēles metienu sērijā pret Magnitogorskas Metalurga vienību. Un CSKA izcīnīja 3 punktus, uzvarēja 3-0 Čeļabinskas Traktor. Un Hokeja klubs Soči uzvarēja Helsinku Jokerit ar 3-2 un izcīnīja atkal 3 punktus. Un konkurence viņiem pašlaik 6 punkti, un viņi ir pirmajā vietā. Un Sanktpēterburgas sagrāva Upas Lovatjolājeva. Un tas ir par spēli, un paskatīsimies, kādas izmaiņas ir konkurencēs. Tur jāpara vienkārši, man ir slikts internets, vai tāpēc neķer ļoti labi, tāpēc. Un ir. Tātad. Hokeja klubs Soči ir pirmajā vietā, tad pēc tam ir CSKA, Torpedo, Medveščak, Lokomotiv, Jokerit, Maskavas Dinamo, Severstal, Sportak, Slovan, Dinamo Riga, Vitjas un Minskas Dinamo. Un Avangardam 6 punkti, pēc tam ir Metalurgs, Akbars, Jugra, Sibir, Lada, Automobilist, Neuzņieckas Metalurg, Ufas Lovatjolājeva, Traktor, Neftiķimika, Admiral, Amur, Baris un kaut kāda Ķīnas komanda. Kunlun RS. Nezinu. Nav pareizi. Un tad pa komandām. Un varēsim paskatīties Dinamo Rīgas statistiku, kas ir mainījies. Tātad spēlētāji. Un par Jakubu Saločaku viņš aizvadījis ir 2 spēles. Un vidējais atvērījumi ir 89,1. Tas nav spožs priekš viņa un 2,53 ielēst vidēji vārdu spēlē. Tad 2-3 vārdu spēlē kaut kur tā. Vai 2 vai 3. Un tam līdzīgi. Un paskatīsimies, kādi ir Rīgas Dinamo līderi. Krišjānis Rēleks, Goltons Gilis, Justins Šaks. Tas ir viss par HL 9. sezonu. Gaidiet nākamo video par HL 9. sezonu. Skatieties Rīgas Dinamo spēles un fanojiet par viņiem. Atā!